Valsts atbildība par pilsoņu drošību ir viens no svarīgākajiem tās uzdevumiem, kas balstās uz ideju, ka valsts ir galvenais spēks, kas nodrošina mieru, stabilitāti un labklājību saviem iedzīvotājiem. Tātad mēs pilsoņu drošību apsver gan fizisko, gan sociālo, ekonomisko un psiholoģisko aizsardzību, kas būtiski ietekmē individa dzīves kvalitāti. Kāpēc viņiem ministra kabinetā uz sienas tas nav rakstīts? Ot es gribētu saprast. Šeit viņi rūpējas gan par mūsu ekonomisko, gan psiholoģisko aizsardzību un sociālo, un par mūsu dzīves kvalitāti. Rūpējoties par šīm te visām lietām, viņi ir izdomājuši, ka mums tātad šķērsojot Krievijas un Baltkrievijas robežu, pārāk daudz jautājumu tiek uzdoti par to, kāda ir mūsu attieksme par tādiem un tādiem jautājumiem. Viņi nav bijuši priekšvēlēšana diskusijās, ja es atvainojos. Un kā tur, vai ar jums var sadarboties? It kā, ja? Tā, es nezinu, es nekad neesmu pēc šī te visa braukusi, ja? Es nezinu, kas tur notiek, varbūt, ka notiek visādas vervēšanas un izjautāšanas, tas tā var būt, bet gala rezultātā, ko viņi ir nolēmuši? Tā kā šķērsot robežu ar Krieviju un Baltkrieviju un tur uzturēties ir bīstami, un viņi nevar garantēt pilsoņu drošību, tad labāk nebraukt. Bet, lai nebrauktu, viņi ir nolēmuši pilnībā aizliegt turismu pakalpojumu sniedzējiem piedāvāt un sniegt turismu pakalpojumus Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas teritorijā. Kas faktiski nozīmē, ka ja šis likums stāsies spēkā, un tas tiek nodots šobrīd komisijām, tur, man liekas, bija ļoti daudz balsu, tur bija, mēs apskatīsimies, cik tur nobalsoja, bet pārliecinoši tātad. Lielākā daļa gan koalīcijas, gan opozīcijas nobalsot, tikai daži bija pret. Ja šis likums stāsies spēkā, tad vīzas uz Krieviju varēs laikam, es nezinu, kā viņas tur varēs dabūt caur ko, bet uz Baltkrieviju, ja joprojām būs iespēja izceļot bez vīzām, tad tikai ar privāto transportu, tad nekāda autobusu brauciena vairs nebūs, ņemot vērā to, ka daudzi Latvijas iedzīvotāji izmanto šo iespēju. Tātad 23. gadā esot dubultojies braucēju skaits,